Jaunmārupas pamatskola vieta, kur rūpējas par katra skolēna labbūtību. Šeit ir radīta vide, kas veicina gan mācīšanos, gan atpūtu. Atpūtas stūrīši starpbrīžiem, sporta zāle garajā starpbrīdī, aktīvai izkustēšanai un vienmēr atvērtas durvis, lai jebkurš varētu saņemt atbalstu. Šī ir skola, kur katrs skolēns jūtas uzklausīts un iederīgs. Uzzini, kā Jaunmārupas pamatskola rada vidi, kurā ik viens var augt un attīstīties. Labdien! Es priecājos jūs redzēt Jaunmārupas pamatskolā, skolu, kur mēs ļoti mīlam. Mums ir daudz skolēnu, 1084, un nākošajā gadā mums ir ļoti īpašs nozīmīgs gads. Mēs svinēsim 20 gadu pastāvēšanas jubileju. Vēlos, lai jūs iepazītu skolas vidi, pedagogus, bet pats galvenais bērnus, kur mums kopējās vērtības ir skolai personība, sadarbība un piederība. Bet tālāk par to pastāstīs paši bērni, jo viņu stāsti droši vien būs vispatiesākie. Jūs redzat, mums skolā ir tāds kā garo gaiteņu tāds standarts. Un kā arī, piemēram, labi, tagad ir stundas, tāpēc mums klases ir ciet, bet pilnīgi visos starpbrīžos mums visas klases ir vaļā, kas mūsos rada tādu kā laipnības sajūtu, un mēs jūtamies daudz drošāk šeit. Mums skola sastāv no 2 korpusiem. Šis ir tikai viens jaunais, otrs ir vēl lielāks. Vēl ir interesanti, kāds ir mūsu mācību process un kas notiek klasē, tāpēc mēs ieiesim mazliet iekšā. Un šī ir matemātikas klase. Kā var redzēt, ka ne tikai arī gaitiņos mums ir izdekorēts, bet arī visās klasēs. Arī ļoti īpaši ir tas, ka mēs jau no pirmajām klasēm ļoti atraktīvi varam piedalīties mācību stundās. Varam jautāt jautājumus, paši piedalīties mācību procesā un diskutēt ar skolotāju. Vēl ir viena ļoti forša lieta, ka pie katras klases tev ir iespēja nolikt šādās telefonu, kā mūsu skolotājs sauc, telefonu viesnīcās savu telefonu, lai tas tev stundas laikā netraucē. Kā reiz tieši ir sācies starpbrīdis, bet mēs jūs aizvedīsim uz vienu īpašu vietu, jo mūsu skolā ir iespēja piedalīties Erasmus projektos. Kā arī mūsu skolā ir uztaisīts Erasmus stūris. Čau! Tātad, šī ir tā telpa, kurā var brīvi pavadīt laiku, var mācīties, var sarunāties ar draugiem, kā arī šeit ir pieejamas dzīvās gleznas, kurās var sapucēties pirms dažādiem pasākumiem. Manuprāt, Jaunmārupas pamatskola ir kā mācību iestāde, kur var nākt un var justies kā mājās, un no kā nav jābaidās. Mums skolotāji daudz ir pretimnākoši, mums ir sasaicināšanās ar katru skolotāju, un mums no kā nav jābaidās, ka viņi mums tur atraidīs un viss būs labi. Ar jauniešiem ir tā, ka tu esi savējais, tad arī vieglāk strādāt īstenībā. Tā, ka tu esi arī gan skolotājs, gan arī draugs, tas ir ļoti svarīgi. Man visnotaļ ir liels prieks, ka es mācos tieši šajā skolā, jo, manuprāt, tieši šeit ir brīnišķīgi skolotāji un brīnišķīgs atbalsts un ir ļoti forši katru dienu nākt uz skolu. Kaut arī ir jāmācas un nevienam varbūt nepatīk mācīties, ir forši satikt draugus. Tā kā, jā, tas ir liels prieks. Jo skolotāji mūsu skolā ir vienkārši fantastiski. Tiešām viņi visi iesaista bērnus ne tikai mācību procesā, visās ārpusskolas aktivitātēs, ļoti daudz ekskursijās dodās, arī ļoti daudz veido skolas tēlu. Nav tā, ka kāds viens veido, mēs visi veidojam. Un veidojam to skolu tādu ļoti ģimenisku. Mēs jūs esam atveduši uz mūzikas klasi. Čau, baib! Čau! Šo klasi mēs saucam kā spoguļzāli, kā jūs redzat, te ir ļoti daudz spoguļi. Un šeit mums ir galda hokejs, ko mēs varam izmantot brīvajos brīžos un starpbrīžos. Es kā skolotāja varu tikai teikt to, ka jo es vairāk varu iedot tikai rīkus, instrumentus, ar ko viņi var strādāt, darboties, jo radošākas ir mūsu mācību stundas un ne tikai visforšākie ir starpbrīži, kad jaunieši nāk pie manis ciemos. Ja spēlējiet spēli, viņi spēlējiet skar, es nevaru sadzirdēt, lai nodim Rīga un Daugava man,
jūs esat atnākuši uz mūsu bibliotēku. Mūsu bibliotēka ir īpaša ar to, ka mums ir pieejami daudz brīvu stūri, kur mācīties lasīt vai spēlēt galda spēles. Šeit ir viens no atpūtas stūrīšiem, kur mums pieejams ļoti daudz dažādu grāmatu, dažādās valodās, kā arī ļoti daudz dažādu galda spēļu. Pilnīgi visi skolēni piekritīs, ka skolā vissvarīgākā lieta ir sports. Mūsu 2. garajā starpbrīdī pieplūst pilna zāle sportistiem, kas attīstās ļoti volejbolā, basketbolā un arī nedaudz futbolā. Skolā notiek ļoti daudz savstarpējo klašu turnīri, vairāk uz volejbolu un basketbolu, kurā klases pierāda savus spēkus un cīnās par labāko klases titulu. Mūsu Jaunmāras pamatskola ir pati atbalstošākā, ģimeniskākā, draudzīgākā, gudrākā, sportiskākā, radošākā talantīgākā. Un tā dod spārnus lielajai dzīvei. Pirmos iet par pasaules ceļiem, lai viņi